Klausieties, kurš var no jums ielīst kāzu kleitā? Var kāds? Ievās. Es varu. Bet viņa tikai lielās, jo īstenībā viņa apprecējās tikai pirms gada. Viena inteliģenta kundze arī atsaucās, jā, ka viņa it kā varbūt, bet viņai sekoja, diezgan smieklīgs stāsts, kuru mēs tagad tā eksploatējam. Kā viņai tas noticis? Lauku māja, ārā 30+ grādi, neviena nav mājās, tagad ir tas īstais brīdis, mēģinās tikt tai kāzu kleitā, tiek jau iekšā. Bet ārā netiek. Un ko tu lai dara? Un viss jau ir tik sažņauts, tomēr laikam višķiņi tomēr ir kaut kas nācis klāt, viss tik sažņauts, ka pilnīgi elpa jau trūkst, pilnīgi tūlīt ģībiens nāks virsū un kaut kādu atrada pie rokas, nezinu, tur šķēres vai nazinu, kaut kā jau beigās atsvabinājās. Bet saprotiet, kāda tā situācija būtu izvērtusies, ja atbrauktu ātrie. Vecene kāzu. Baltā kleitā. Asiņainu. Ar asiņainu dunci pie sāniem. Pēc kā tas izskatās, īstenībā viņa teica, ka viņa to kleitu esot sadedzinājis. Pēc tam, lai otrais nenāk prātā kaut kas tāds. Tādi mums tie stāstiņi apkārt braukājot, tā arī viņa rodas. Mums vēl daudz ir. Zupas, pamatēdienu, viss tā kā vajag. Cepam, kūks, viss kaut kas. Un kur jūsuprāt ir garšīgākā recepte visā šajā grāmatā? Mums te domas dalās noteikti. Es jau neēdu daudzas tās lietas, nezinu. Man garšotu šitām bujabēs ar fenheli un fasolāda zupiņas. Izklausās ļoti eksotiski. Ļoti garšīgs. Tas arī nav bujabēs kaut kas franču. Es ierakstīšu vienu, kuru var mūziķim piedāvāt. Labi, jā, brīnišķīgi. Tikai šķīvi atkal neraksti. Un redaktori teica, šis jāliek grāmatā, šis tapa vēl pēc manuskripta vēl, vispār pēdējais stāstnieks.